Vasaras brīvdienās, protams, daudz jāatpūšas un jābauda dažādi prieki. Taču nenāks par sliktu ieplānot arī dažādas rudens aktivitātes. Piemēram, jaunas valodas apguvi. Laulība ar Dāni Elānai bija lieliska motivācija veiksmīga biznesa uzsākšanai. Aizbraucot pie mana vīra vecākiem ciemos un radiem, ir ļoti šī liela problēma, ka tu sēdi tā kā tāds, nedrīkst jau teikt, ka muļķītis, bet tu sēdi neko nesaproti, ja? Jo, diemžēl, tā paudze ne visi runā angļu valodā. Elāna sāka apgūt valodas, taču Liepājā pirms 10 gadiem nebija iespēja profesionālā līmenī iemācīties dāņu vai kādu citu valodu. Tieši tāpēc pirms 5 gadiem viņa atvēra savu tulkošanas un valodu mācību centru Baltic Business Projects. Tulkošanas un valodu centrs ir certificēts Izglītības un zinātnes ministrijā. Savukārt kursanti pēc apmācību diplomā saņem valodas līmeņa novērtējumu pēc Eiropas noteiktiem standartiem. Par lielākajiem valodu centra klientiem kļuva prāmju pārvadātāji, Latvijā zinām šūšanas fabrika un citi uzņēmumi, kuros nepieciešama valodas apmācība darbiniekiem. Bija dzirdēts labas atsauksmes, ka ir brīnišķīgi zinoši pasniedzēji. Liepājā arī nav daudz vietu, kur varētu mācīties tādā līmenī angļu valodu. Pat labam tulkošanas un valodu mācību centrs Baltic Business Projects ir nopietnākais no 3 esošajiem tulkošanas un valodu mācību birojiem Liepājā. Uzņēmums piedāvā dažādas svešvalodu mācības grupās vai individuāli, daudzveidīgus profesionālus tulkošanas pakalpojumus un tekstu koriģēšanu. Vasarā, kad valodu apguvēji krāja mazāk zināšanu, vairāk darba ir tulkiem. Sākumā klients atnes vai nogādā tulkojamo tekstu birojā. Tiek precizēts tulkošanas apjoms, laiks un valodas. Tad slēdz līgumu un aprēķina tulkošanas izmaksas. Ja tekstam ir nepieciešams notariāls apstiprinājums, kā piemēram dažkārt tulkojot dzimšanas apliecību, tad klientam ir jāuzrāda teksta, jeb šīs apliecības oriģināls. Iesniegto tekstu sūta tulkam. Ja tas ir specifiskas nozares un terminoloģija teksts, tad tulkošanu veic uz līguma pamata pieaicināts zvērināts tulks. Tulkošanas darbi var ilgt sākot no dienas līdz nedēļai, ja apjoms pārsniedz 300 lapušu. Darba tulkošanai tulki izmanto vārdnīcas, taču biežāk speciālas profesionālās elektroniskās vārdnīcas un programmas. Kad teksts iztulkots, to nosūta uz korektūru un literāri rediģē. Pēc darba beigšanas klients saņem zvanu, ka viņa iesūtītais materiāls ir iztulkots. Cilvēkiem vajadzētu izvēlēties profesionālu tulku pakalpojumus, jo mums ir bijis kurjos gadījums, un ir bijuši vairāk, protams, bet viens kurjos gadījums ir, kad kafejnīca īpašniece iegriezās pie mums sašutusi, kad redziet daži klienti par viņu it kā pasmējušies par šo ēdienkartes tulkojumu angļu valodā. Taupot uz tulka pakalpojumiem, kafejnīcas īpašnieces ēdienkartes tekstu iztulkoja viņas virtuves darbinieces. Rezultātā, izvēloties nepiemērotos vārdus no vārdnīcas, ēdienkartē parastās kotletes ieguva pilnīgi citu nozīmi. Un viņi bija izvēlējušies cilvēku gaļas kotletes, cilvēku miesas kotletes. Tātad es domāju, ka ir vērts noziedot šos 5 vai 7 vai 10 latus, cik jums nepieciešams. Nāciet un tulkojiet pie profesionāļiem. Tas jūs nenožēlosiet. Vienkārši, lai nebūtu kauns vēlāk skatīties saviem klientiem acīs. Pat labāk valodu centrs Baltic Business Projects nolēmis savu darbību paplašināt, un jau tuvākajā laikā ir ieplānota filiāles atvēršana kaimiņu pilsētā Ventspilī.